Esiet sveicināti sarunu festivālā Lampa un esiet sveicināti skatuves Spuldze. Vienā no sarunām. Jā, ir jau zināms, ka šī gada festivāla tas lielais, centrālais, tiešais jautājums ir, par ko nedrīkst nerunāt. Un noteikti nedrīkst nerunāt par kultūru, par kultūras notikumiem, par kultūras nozīmi visa starpā arī valsts aizsardzībā un kultūru kā pilsoniskās līdzdalības veicinātāju, proti par kultūru kā ceļu uz to, lai cilvēki paši mērķtiecīgi iesaistītos sabiedriskajās un politiskajās aktivitātēs, lai viņi paši ietekmētu lēmumu pieņemšanu un lai risinātu kopienām un valstī, tātad mums visiem galu galā nozīmīgus jautājumus. Un pēdējos gados Latvijā mēs visi esam dzirdējuši par filmām, kas sava satura dēļ vai savu grandiozo panākumu dēļ ir cilvēkiem veicinājuši patriotismu. Šādas filmas ir brīnišķīgas, tādas vajag vēl, bet šīs dienas diskusijas kontekstā mēs uz pilsonisko līdzdalību paraudzīsimies mazliet plašāk, ne tikai saistībā ar politiku vai patriotismu. Un mēs to darīsim tāpēc, ka Latvijas Nacionālais kultūras centrs ir uzsācis īstenot Eiropas Savienības fonda Plus projektu ar nosaukumu Kultūras norises kā pilsonisko līdzdalību veicinošs instruments. Un šī projekta ideja ir radusies programmas Latvijas skolas soma iespaidā, programma, kas noteikti daudziem jau ir pazīstama, novērtēta ļoti augsti un atzinīgi, kā lieliska iespēja bērniem un jauniešiem piedzīvot kultūras norises. Un tad jaunā projekta mērķis faktiski ir vēl vairāk spēcināt skolēnu kultūras izpratni, un tad kā pamatu izmantojot šīs kultūras norises, arī sekmēt pilsonisku līdzdalību un spēcināt pilsonisko sabiedrību. Jā, kāds tad galu galā kultūrai ir sakars ar pilsonisko līdzdalību? Tas ir jautājums mūsu šīs dienas diskusijas centrā. Un mans vārds ir Mariona Baltkalne, un es ar lielu prieku iepazīstu ar savām diskusijas biedrenēm. Un tā ir režisore Krista Burāne. Sveika, Krista! Tad arī no Kristas tālāk Latvijas radio žurnāliste Ilze Kuzmina, biedrības Latvijas lauku fórums izpilddirektore Anita Seļicka un Izglītības attīstības centra programmu autore un lektore, arī pedagoģe, draudzīgā aicinājuma Cēsu valsts ģimnāzijas skolotāja Ingūna Irbīte. Liels prieks ar jums visām šodien būt kopā šeit, un klausītāji, arī jūs mūsu diskusijas laikā varat apdomāties, vai un ja jā, tad kāds mākslas kultūras notikums ir jūsu dzīves laikā īpaši iespaidojis un kas jums ir licis ne tikai domāt par kādām sociālām problēmām, bet varbūt pat pašiem arī aktīvi rīkoties saistībā ar demokrātiju, ekoloģiju, sociāliem, politiskiem, jebkādiem citiem procesiem. Un tas ir pirmais jautājums, ar kuru es arī vēršos pie savas diskusijas dalībniecēm. Tad, kad jūs, dāmas, prātā noskenējat daudzus un dažādus kultūras un mākslas notikumus, ko jūs esat piedzīvojušas, vai jums nāk prātā kaut kas ir jūs īpaši iespaidojis un mudinājis arī jūs iesaistīties kādos sabiedriskos procesos? Labdien visiem! Mēģinot atrast vienu atbildi uz tavu jautājumu, sapratu, ka tas nav iespējams, tāpēc es atskatīšos tālā pagātnē. Tas ir tad, kad man bija 15, 16, 17 gadi, un tas bija 86, 7, 8 gads, atmodas laiks, un kā jūs visi zināt, atmodas laiks nav iespējams bez mākslas klātbūtnes, jo tieši mākslas un kultūras cilvēki bija viena no tiem, kas radīja pamatu un atmodas spēku. Attiecīgi, esot aktīvi tajā pusaudzības laikā, tajā brīdī, kad cilvēki sāk saprast savas un sabiedrības attiecības un savas un valsts attiecības, es savā ziņā varētu teikt, ka ieelpoju un kā tādu aksiomu pieņēmu to, ka kultūra un pilsoniska aktivitāte ir nesaraujami saistītas. Tāpēc viss, kas mums saistās ar atmodu un atmodas mākslas un kultūras cilvēkiem, ir manas šī brīda attieksmes pamats.
Visai sen sācies stāsts. Ilze, kā ir tavā gadījumā? Labdien visiem! Manā gadījumā ir tā, ka es laikam nevarēšu nosaukt nekādu konkrētu notikumu, ne arī kādu konkrētu laika posmu, jo es pēc dabas esmu vienkārši tāds ļoti aktīvs cilvēks. Manuprāt, savu viedokli parasti neslēpju. Un, ņemot vērā to, ka esmu žurnālisti, bet žurnālistiem jācenšas būt objektīviem, tad iesaistīties kaut kādās, pašai iesaistīties kādās pilsoniskās aktivitātēs, droši vien man nešķistu pareizi. Pareizāk ir aicināt citus to darīt un rosināt vienkārši sabiedrību būt aktīviem. Bet tas nenozīmē, ka es uzskatu, ka kultūra nevarētu veicināt pilsonisko aktivitāti. Pilnīgi noteikti var, jo, kā zināms, Latvijā tomēr sabiedrība ir diezgan pilsoniski neaktīva, tāpēc tas būtu pat ļoti svarīgi to darīt. Anita? Jā, man liekas, līdzīgi kā Kristai domājot par to kultūras aktivitāti, pirmā doma bija tā kā skatīties kaut ko ļoti vairāk atpakaļ, nevis tā kā uz maiju vai februāri. Un mēs arī, kā jau visi aktīvi cilvēki, ir aktīvi visur. Es darbojos gan orķestrī, gan korī, gan tautiskajās dejās, gan laikam teātrī, gan kā viss ir pienākusi. Tad domāju, tas bija tas sākums, kur tad tas aizveda, jo tur, protams, ka nāk dažāda veida citas aktivitātes. Bet tad es atcerējos, ka īstenībā vēl pirms visa šī tādas skatuves mākslas, mana vecmāmiņa strādāja sociālās aprūpes centrā. Un viņa bija ģimenes ārsts tur, un tad, protams, ka mēs mazbērni tikām tik un tā aizsūtīti uz laukiem. Un tad es vēl pirms skolas laikā, ka mēs tur ciema bērnu pulciņš taisījām papielu. Un tie, kas jau bija bišķi lielāki un gāja muzikas skolā, spēlēja klavieres. Un es ļoti spilgti atceros tādu brīdi, ka mums bija kaut kāda papiela vai mēs kaut kādu aerobiku dejojām. Un tad bija 90. sākuma tāda dziesma, kas man likās ganā tādā lēna, garlaicīga priekš manis kā 5-gadnieka. Un tie klienti sociāla aprūpes centra, viņi gribēja plaudēt līdzi, jo mēs plaudējām, un viņi nevarēja to izdarīt tik ātri. Jo priekš viņiem tā dziesma bija pa ātru, un tā bija mana tāda pirms skolas bērnu sajūta, ka man likās, kāpēc tie autori ir uzrakstījuši tomēr tik ātru dziesmu. Ir taču grūti noplaudēt. Man liekas, ka tas bija tas, kas iedeva to sajūtu, ka mēs varam dot kaut kādu prieku vai līdzi organizēt to dienu kaut kur, kas, protams, ielicis tādu pamatu redzēt, ka kultūra, māksla un pārējais ir priekš visiem. Paldies, tāda reāla dzīves pieredze caur praksi. Jā, Ningūne? Es nāku no skolas, un man būs pavisam tāds svaigs piemērs no maija, kā jūs teicāt. Un mēs ar jauniešiem skatījāmies Kristas filmu Visi putni skaisti dzieda. Un filma ir brīnišķīga, un paldies Kristai par to, izmantojot šo iespēju, jo arī kursos skolotājiem esam piedāvājuši skatīties ar metodiku komplektā Latvijas skolas filmas programmā, un man liekas, ka nav mācību priekšmeta, kur filmu nevarētu izmantot, sākot no bioloģijas, dabas zinātnēm un turpinot ar valodu, literatūru un, protams, manējām sociālām zinātnēm un pilsonisko izglītību. Un pēc filmas mums, ļoti iespaidīgi, gan vizuāli, gan arī tekstuāli, un mums radās ar jauniešiem doma, ka mēs gribam dažas lietas papētīt dziļāk, jo tas, mans dzīves aktīvisms, tas ir saistīts ar skolu un tām iespējām, ko skola piedāvā, un mēs uzorganizējām debates par tēmu, vai Latvija ir zaļa valsts. Jo tas ir kaut kas, ar ko mēs sevi ceļam vienmēr, kad mums vajag paskatīties uz Latvijas stiprajām pusēm. Tāda mantra, ko mēs skaitam, kad gribam justies stipri un tā. Un tad jaunieši, man prieks par viņiem, veica tādu pamatīgu izpēti, un, piemēram, viens no pierādījumiem, ar ko mēs apliecinam šo, ka Latvija ir zaļa valsts, cik tad mums ir tas meža procents. Un tad mums ir galvā visiem tur 48, 50% vai kaut kā tā, un tad viņi bija izpētījuši, ka patiesībā ka tā ir zaļa maldināšana, un ka patiesībā pēc statistikas tādas, rūpīgas apskatīšanās tie 50%
ir nevis meži, bet arī tai skaitā izcirtumi, tai skaitā stigas zem augstsprieguma elektrolīnijām, un tur 50% nekādi nesanāk. Un viņi iegāja arī filmas iespējā kokrūpnieku skandālā un paskatījās, kā tas iet kopā ar Stambulas konvenciju un tam līdzīgi. Un aizgāja pie secinājuma, ka jā, ainavas ziņā mēs esam zaļi, bet tajā rīcība politikā un ikdienas rīcībā tur daudz ko darīt vēl. Un mēs rudenī turpināsim, mums ir interesants rudens visiem, un mums vietējie politiķi ir apsolījuši septembrī piedalīties debatēs ar jauniešiem arī par tām tēmām, kas ir viņiem jauniešiem aktuāls, un piekrita visi personīgi uzrunātie, izņemot vienu politisko spēku, kas ir Cēzes domē, un tā kā turpināsim. Paldies, liels Ingūna, par šo piemēru. Mēs pie skolas vides, ko tu pārstāvi, pie izglītības sistēmas un pie kopienām, kā nozīmīga šī jaunā projekta sastāvdaļas noteikti vēl atgriezīsimies. Un šeit jau izskanējušajos piemēros ļoti skaidri parādās, ka mākslas filmas, dokumentālās filmas, jā, arī teātris, izstādes un citi notikumi, tie, protams, mūs garīgi bagātina, bet šie notikumi paver ceļu arī kaut kam citam, tādam nākamajam posmam, proti māksla patiešām var būt kā atspēriena punkts pārmaiņām cilvēku rīcībā. Un tad mums vietā ir uzklausīt tieši kultūras profesionāļa skatījumu, tāpēc es vēršos pie tevis, Krista, kā režisores. Vai kultūrai tieši šāda loma aktivizēt sabiedrības pilsonisko līdzdalību vispār būtu tā, tiešām speciāli jāuzņemas paralēli tiem jautājumiem, ko varbūt mākslinieks vienkārši risina kā sev svarīgus? Ieklausoties šajā jautājumā, man liekas, ka jau tur parādās tas klasiskais nošķīrums, kā mēs domājam par mākslu, ka māksla ir kaut kas, tur garīgās vērtības un vispārējais, un mākslai nav jābūt saistītai ar politiku. Un man liekas, ir riskanti šādus jautājumus uzdot, tādēļ, ka viņi parāda, ka šis nošķīrums pastāv, bet viņš nepastāv. Jebkurš mākslas darbs, ja viņš nav domāts vienkārši kā izklaides darbs vai kā kaut kāda dekorācija, viņš ir vienmēr saruna par aktuālo. Jo mākslinieks jau nav tā, ka viņš sēž viens pats savā istabā un izdomā, šodien rakstīšu par zilajām debesīm. Gadās arī tā, bet pārsvarā mākslinieks vēlas reflektēt par to, ko viņš ir piedzīvojis. Un viņš ir piedzīvojis to, kas mums notiek apkārt. Jebkura māksla ir laikmetīga. Arī tā, ko mēs skatāmies 19. vai 17. gadsimtā, viņa vienmēr ir bijusi kā atbilde uz to, kas ir māksliniekam apkārt. Mēs vienkārši šobrīd to kontekstu vairs nezinām. Lielākā daļa nezina. Ja? Attiecīgi mēs nespējam nolasīt konkrēto mākslas darbu, pilsonisko vai politisko bāzes spriegumu. Attiecīgi, jebkurš mākslas darbs ir, pirmkārt, tāpēc, ka viņš runā par vērtībām. Jebkurā mākslas darbā saruna ir pirmkārt par to, ko mēs uzskatām par svarīgu vai nesvarīgu, vai kas mums liekas sasniedzams. Attiecīgi, tikko mēs esam tikuši pie vērtībām, vērtība ved pie rīcības. Un ja tas ir labs mākslas darbs, tad šī rīcība, tad principā viņš ir virzīts uz to, lai pēc mākslas darba piedzīvošanas cilvēkā kaut kas notiktu, izmainītos, un viņš sāktu rīkoties savādāk. Tāpēc man liekas, ka vienkārši būtu ļoti svarīgi, un Skolas Soma jau to arī dara, un tagad jaunais projekts visticamāk to darīs, runāt par mākslas notikumu un arī par kultūru kopumā, kā par pilsoniskas sabiedrības kopā dzīvošanas formas modeli, vai to, kurā mēs iemācamies būt pilsoniski aktīvi, sadarboties, dzirdēt viens otru, pieņemt lēmumus, būt drosmīgi šos lēmumus īstenot. Un, tas, ko mēs tagad saucam par laikmetīgo mākslu, tas nav vienkārši iespējams bez sarunas par to, ko mēs varam darīt, vai jebkurš šis mākslas darbs ir par rīcību. Tāpēc, pirmkārt, liels paldies, un es esmu ārkārtīgi priecīga par to, ko es dzirdēju, un par jūsu aktivitāti pēc filmas. Jo tieši tas ir mākslas darba uzdevums, veicināt interesi palūkoties dziļāk,
papētīt, kas tad patiesībā vēl tur apakšā, jo tai tēmai, par ko mākslas darbs runā. Nu, lūk, vai es atbildēju? Jā, un tas ir ļoti interesanti, ko tu minēji, ka jebkurš darbs ir laikmetīgs, arī tad, ja tas ir radīts citā gadsimtā, un man vienmēr šeit prātā nāk slavenais darbs Ticiāna Marijas debesbraukšana, kas ir renesanses laika darbs, atrodas Venēcijā, Frārī baznīcā, un kad izlasu šajā baznīcā esošo aprakstu par mākslas darbu, tad tur ir minēts, ka tā laika sabiedrībai tas bija absolūti nepieņemams darbs, jo likās, ka Ticiāns ir bijis pārāk moderns, pārāk laikmetīgs. Bet labi, Krista, ja mēs atgriežamies pie tā, ko tu teici, ka jebkurš mākslinieks savā darbā risina svarīgus jautājumus un mēģina kaut ko iekustināt sabiedrībā un likt cilvēkiem domāt, tad tomēr varētu teikt, ka ir gadījumi, ka tas notiek neapzināti, un ir gadījumi, ka tiešām mākslinieks ļoti apzināti jau radot darbu, nu kā piemēram tu veidojot filmu Visi putni skaisti dzied, ļoti konkrēti domā par vides un ekoloģiskām problēmām. Vai tomēr mēs varam veidot tādu nošķīrumu neapzināti veidota pilsoniskā līdzdalība un apzināti veidota? Tad atkal ir jāatgriežās pie tā, ka mākslinieki vienmēr runā. Un tad atkal, tātad māksla, nevis izklaide, māksla, nevis dekorācija. Māksla, vai arī māksla kā māksla, nevis kā amatniecība, kur vienkārši ir pasūtījuma darbs, kas māksliniekam ir jāizdara, viņš viņu izdara, nopelna savu naudiņu un pierāda sevi profesionāli. Bet man liekas, ka mākslinieki parasti strādā tādēļ, ka viņiem kaut kas neliek mieru. Ir tas iekšējais jautājums, un šie iekšējie jautājumi parasti nav tikai mākslinieki, viņi ir visas sabiedrībai, vai daļai sabiedrības aktuāli jautājumi. Tāpēc es domāju, ka jebkurš mākslinieks apzinās, ka viņš runā ar kaut kādu noteiktu sabiedrības daļu, un viņam šī saruna ir svarīga, un tur jau rodās tā pilsoniskā aktivitāte. Man liekas, ka arī tajā. Mēs esam pieraduši, piemēram, par teātru domāt, ka teātris tad, tur zeltā, samtā aktieri kaut ko spēlē uz skatuves, mēs tumsā sēžam un skatāmies. Un ārēji tā arī izskatās, ka skatītājs ir pasīvs. Viņš vienkārši skatās tumsā, neviens pat neredz, kā viņš raud, un ir droši noslēpties, bet vienlaicīgi tas, kas notiek skatītājā, tā arī ir aktivitāte. Bet tad ir šie laikmetīgie mākslas darbi, kuri jau izved skatītāju ārā. Viņi piedāvā viņam piedalīties, viņi piedāvā mainīt mākslas darbu, viņi piedāvā kopā radīt mākslas darbu. Un tur šī saite parādās, tā aktivitātes saite parādās vēl tā kā pamanāmāk, un skaidrs, ka tādu darbu bez apzināta mērķa nav iespējams izveidot, un Latvijā ir vairāk mākslinieki, kas tā strādā. Daži strādā tajā klasiskajā formā, bet vienlaicīgi arī tā skatītāja iekšējā saruna ir pašam ar sevi, ir noteikts jau arī pilsoniskas aktivitātes akcijā. Nezinu, ja mēs varam salīdzināt, piemēram, Valtera Sīļa, viena no jaunākajām izrādēm Liepājas teātrī Parasta pirmdiena, visiem iesaka noskatīties, aizbraukt uz Liepāju, kas stāsta par kopā viņas bija 6 būtiskas, sabiedrībai būtiskas profesijas, cilvēkiem, kas strādā par ugunsdzēsējiem, par medmāsiņām, mums bija sunītis, kas strādā dzīvnieku patversmē, un šo cilvēku viena diena tiek izieta pa stundu no stundas, teiksim, viena pirmdiena, un tur ir viss, kas ir svarīgs mūsu sabiedrībai, tur parādās visas attiecības, tur parādās visas problēmas, un tie ir vienkārši dažu cilvēku personiski stāsti, vai tas pats Valters Sīles ar Alfām Dertī Dil teatro, vai tādā klasiskā formā paskatieties uz Gerda Lapoško izrādi Indrāni jaunajā Rīgas teātrī, un arī tā ir sociāli un pilsoniski aktīva izrāde. Man liekas, ka vienkārši nav iespējams šobrīd aiziet uz mākslas notikumu un nedomāt par to, kā tas ietekmē mūs kā šīs sabiedrības pārstāvjus.
Jā, un tevis pieminētajos darbos ienāk un tiek izgaismotas tādas problēmas kā paudžu sadzīvošana, vardarbība, maskulinitāte un tā tālāk. Bet vēl, Krista, es tev gribēju pajautāt, mēs jau pieminējām tavu brīnišķīgo dokumentālo filmu Visi putni skaisti dzied, kas runā par izzūdošām putnu dziesmām. Man tu esi spilgti palikusi prātā ar artivisma aktivitātēm, ko tu pirms vairākiem gadiem sāki Latvijas laikmatīgās mākslas centrā. Šis vārds artivisms jau ir kā saliktenis un runā par divām lietām - māksla un aktīvisms. Tu apmācīji mākslas mediātorus, kuri tālāk strādā izstādēs un ar skolēniem. Un, jā, runāji par politiskām, par ekoloģiskām problēmām, par kurām caur aktivismu var runāt. Kas ir tas, kas tev kā māksliniecei īpaši neliek mieru un par ko tad tu apzināti veido savus darbus? Es gribētu teikt, ka nevis man kā māksliniecei, bet man kā cilvēkam, kas dzīvo šeit un tagad, kur vienkārši māksla ir mana profesija. Un attiecīgi es šīs aktuālās tēmas risinu savas profesijas ietvaros. Beigās sanāk mākslas darbi. Kaut kā tā, bet jebkura cita profesija, kas arī skolotāja, absolūti brīnišķīga profesija, kura vistiešākajā veidā, es domāju, katru dienu risina jautājums, kas ir saistīti ar mūsu tagadni un lēmumiem par to, kādu mēs valsti vēlamies vai kādā sabiedrībā mēs vēlamies dzīvot. Mani joprojām uztrauc vides politika, meža politika, cilvēktiesības, demokrātijas lejupslīde Latvijā. Un, tas ir tas, kas man liekas ārkārtīgi būtiski runāt gan mākslā, gan arī visos citos iespējamajos medijos. Savādāk mēs attapsimies tādā Orbāna tipa Ungārijā visticamāk. Izcirstos mežos. Un paldies tev par to, ko tu dari. Un, ja mēs runājam par jau pieminēto Latvijas Nacionālā kultūras centra projektu kultūras norises kā pilsonisko līdzdalību veicinošs instruments, tad šī projekta laikā tā dalībnieki, un tās būs kopumā 40 skolu komandas no visas Latvijas, vispirms aktualizēs problēmu jautājumus savās kopienās, pēc tam piemeklēs un, protams, arī piedzīvos kultūras norises no programmas Latvijas skolas Soma piedāvātā norišu klāsta. Un tad visbeidzot, iedvesmojoties no šīm kultūras norisēm, organizēs aktivitātes savā skolā, savā kopienā. Tas tiks darīts kopā ar kultūras profesionāļiem, ar sabiedrisko organizāciju pārstāvjiem, lai tad meklētu veidus, kā kopienu problēmas risināt. Un tam visam sākums šim projektam iesaistot skolas ir jau šovasar, un tāpēc likumsakarīgi, ka es tālāk arī gribētu pievērsties skolu un izglītības spārna virzienam. Anita, tu pārstāvi biedrību Latvijas lauku fórums. Šīs biedrības viens no mērķiem tieši ir stiprināt pilsonisko sabiedrību laukos. Un tad jautājums, kas tad ir tie centrālie problēma jautājumi, kurus jūs kā biedrība saredzat dažādos reģionos, un varbūt tās arī pa reģioniem atšķiras šīs problēmas? Paldies par jautājumu, un es tagad kaut kur klausījos diskusiju šonedēļ, un tad man teica, ka sāka runāt par problēmām, tad ilgu laiku mēs lietojām vietā un nevietā izaicinājumu, tagad esot jāsaka grūtības. Labi, tad grūtības, jo tas strādājot labāk, jo liekoties kā jauns jautājums. Tad, kad mēs ar lauku fórumu un ar kolēģiem un mūsu biedriem dodamies uz lauku kopienām, un iespējams, ka citādi tas jautājums varbūt būtu skolās, bet es domāju, ka tiešām lauku teritorijās, droši vien jūs arī visi varat minēt, kas tad ir pirmā grūtība, ko saka ceļi. Mēs jau diskutējām iepriekš arī par organizācijām, un tās ir tās pamatklasiskās lietas, ceļi un visā dažāda veida pakalpojumu pieejamība, izglītība, veselība, arī dažādi sociālajie pakalpojumi, viss pārējais, kas ir, tā skaitā arī kultūras iespējas vai mobilitātes iespējas, lai nokļūtu līdz kultūras aktivitātēm, bet man liekas, ka šīs diskusijas kontekstā arī tas, kas projektā ir paredzēts un domājot par bērniem un jauniešiem, par tiem izaicinājumiem, grūtībām vai problēmām, kā nu mēs to sauktu,
ko mēs īstenībā varbūt varam mazliet risināt, vai varam vismaz pielikt pa soli risināt, ir tas, kas notiek pirms šo grūtību identificēšanas, jo piekrītot tai esošajai demokrātijas lejupslīdei, arī tas, kas jau izskanēja, tā kopā dzīvošana, man šķiet, Krista teica, kurā arī diemžēl ir ne visur, un te es laikam atbildot uz te jautājumu par tām reģionālām starpībām. Man liekas, ka mazāk izteikta ir starpība tādā pilsoniskā līdzdalībā starp Latgali un Ziemeļkurzemi vai Zemgales vidieni un Pierīgu, bet vairāk tas ir tāda punktveida dažādās teritorijās, jo ir tās kopienas un tās vietas, kur gan skola ar pašvaldību, gan bērni ar senioriem, gan iedzīvotāji savā starpā māk kopā dzīvot, kopā saprast, kas ir viņu izaicinājums, ko viņi vēlas, kādā veidā viņi varētu to pirmo pussolīti varbūt vai nu kopā izdarīt, vai kurš izdarīt, vai kas viņiem būtu jāsāk virzīties un jāpieņem tas lēmums, ka kaut kas ir jādara. Un ļoti, ļoti daudz ir to vietu, kur ir varbūt ne kopienas bezcerība, bet bieži vien individuālā bezcerība, kur līdz tam pirmajam solim, ka ir iespējams kaut ko mainīt, ka es arī varu ietekmēt, mana vieta arī ir svarīga un kādam rūp tas, kur es dzīvoju. Un tas, laikam, ir tas daudzu mazo lēmumu rezultāts, ja tiek, protams, izglītības iestāde slēgta un sabiedriskā transporta maršruts slēgts un vēl tas kopā sastādas to cilvēku to sajūtu. Man šķiet, ka tas ir ļoti, ļoti būtisku ietekmi atstāja uz mūsu jaunāko paudzi, jo mums ir bijuši biedru organizācijas kopienas veido zīmējumu konkursu un saka, nu kā tad jūs redzat ciema nākotni, kas viņam jau zīmē, ja ne stundā, tad mājās, un tad vecāki saka, nu nē, nu tā kā te nekā nebūs, un tā kā pārzīmējoši tas nestrādās. Un līdz ar to neejot varbūt daudzās, man liekas, jā, tā ticība un cerība un sapratne, ka mēs varam kopā rīkoties, darīt un sākt to pirmo soli, un tad jau saprast, uz kuru pusi. Man liekas, ka tā ir kaut kāda sajūta, ko mēs šobrīd arī rosinot tās aktivitātes un kopienu kustību varam darīt. Tāpēc man šķiet, ka tajā brīdī, kad ir kultūra, tajās vietās un kopienās, kur tās kultūras aktivitātes ir tradīcijām bagātas, tas bieži vien cilvēki, es domāju, ja mēs te prasītu visu Latvijas aptauju, vai jūs esat pilsoniski aktīvi, es katreiz skatos uz tām aptaujām un domāju, varbūt citus terminus mēs izmantojam. Bieži vien tas pilsoniskais aktīvisms tiek saukt citādi, bet tur tas notiek daudz dabiskāk, tad, kad mēs te sēdētu vienā koncertā un sāktu runāt, vai mēs baudītu kaut ko kopā, vienalga kāda veida pieredzi. Tas, kas tur notiek, jebkādā formā, nebeidzās ar aplausiem, tas sākas tajā brīdī un turpinās tad, kad tā kopā būšana ir noslēgusies. Un tas, ko tas iekustina, man liekas, ka ir būtiski. Mēs arī pirms šīs dienas tikšanās citā atsevišķā sarunā, domājot par šodienas diskusiju, runājām, ka arī vārdu kopiena mēs varam interpretēt dažādi. Tā var būt gan viena skolas klase, tā var būt arī visa skola, tas var būt arī ciems vai vēl pat lielāka kopiena. Tad jautājums, cik vispār plašu kopienu var aptvert viens mākslas notikums un radīt tajā pārmaiņas? $1,000,000 jautājums, bet ja mēs tā skatāmies plašāk, man liekas, ka jau mūsdienu tehnoloģijas arī mums dod iespēju skatīties vienalga, ko baudīt, tulkot un pārfrāzēt no jebkurienes, jebkādā veidā, un ja vien tas, kā saka īstā vārdā, trigerē mums kaut ko un rada emocijas, bet tādā standarta, ja mēs domājam biežāk, īpaši arī šeit iniciatīvā, domājot par tām 40 skolām, tas lielā mērā bieži vien ir pirmkārt geogrāfiskas kopienas, teritoriālas kopienas iespējams, ja tas ir izaicinājums, vai tās ir otrs, kas tas biežāk sastopamais noteikti ir interešu kopienas, kas nozīmē, piemēram, tika minēt ekoloģijas jautājumi, vai jebkas cits piesārņojums, lēmumi par vides politiku, par vispār jauniešu, piemēram, iespējām iesaistīties demokrātiskajos procesos. Tā ir interešu grupu kopiena, kur savukārt tā geogrāfiskā iesaiste nav. Un laikam tas, kur es to robežu vilktu, būtu balstīts tajā kopīgajā mērķī, kas tad ir tas, kas vieno,
vai mēs ar kādu konkrētu cilvēku grupu spējam pateikt nevis es, bet mēs vienojoties par tiem konkrētiem jautājumiem. Un tajā brīdī iespējams, ka mums arī šeit uz skatuves ir, nezinu, dažādi politiskie uzskati vai dažādi uzskati par reliģiju, bet ir kaut kāda lieta, kur, piemēram, pilsoniskā līdzdalība un kultūra ir tas, ko mēs saredzam, kur mums ir kaut kāds viedoklis. Tā, ka es laikam vilktu to robežu dažādā mērogā. Tā var būt gan skola, gan vecāku grupa, gan daļa vecāku, gan pārējais, kur ir tā pulcēšanās un mēs ap to konkrēto jautājumu. Jā, un tas klāsts, ko es jau pieminēju pirmīt, kultūras norišu klāsts, ko skolas varēs izvēlēties, lai risinātu grūtības, izaicinājumus, jautājumus skolās vai vēl plašākās kopienās, ir tiešām pamatīgs. Piedāvājumā ir teātra, kino ar kultūras mantojumu, literatūru, vizuālo mākslu, deju, mūziku un cirka mākslu saistītas norises. Turklāt tās ir paredzētas dažādām klašu grupām un aktualizē, protams, dažādus tematus – demokrātija, individa loma sabiedrībā, ekoloģijas problēmas, izpratne par brīvību, un tikai daži piemēri no tā, kas tajā klāstā ir atrodams. Piemēram, teātra trupas Kvadrifrons politiskā rasola izrāda Vēlēšanās, audiovizuāla izrāda Brīvības bioloģija Zuša stāsts un citas izrādes, muzeja pedagoģiskas nodarbības Ņet Sovjet, kā nosargāt demokrātiju, un tad daudzas un dažādas spēlfilmas, animācijas filmas, dokumentālās filmas, piemēram, Janvāris, Mans mīļākais karš un, protams, jā, arī Visi putni skaisti dzied un citas aktivitātes. Un tad, Ingūna, tagad vēlreiz pievēršoties izglītības spārnam, tad jautājums, kā kultūras norises var reāli izmantot mācību saturā, kas ir tas, kas var strādāt? Jo es zinu, ka tev jau ir ļoti liela pieredze ar Latvijas skolas somas programmu un ar pedagogu apmācīšanu, lai kultūru var ienest skolas vidē. Mums ir ļoti plašas iespējas kultūru ienest skolas vidē, patiešām gan tajā, kas ir skolotājiem dažādos mācību priekšmetos amata aprakstā, un kas mums ir jādara pēc definīcijas, gan arī tās nosacīta brīvās telpas izglītības procesā, kuras nav tik skaidri definētas, bet kur, ja viens skolotājs grib, tur vieta tam visam ir. Un paturpinot vēl par kopienām, ko jūs atbildējāt, man liekas, ka skola ir patiešām tā vieta, kur mēs arī šo kultūras ietekmi uz dažādām kopienām, dažādu mērogu, izmēru kopienām ieraugām. Man tā mērogojuma divi gali prātā. Mums skolā bija brīnišķīga iespēja noskatīties viss, kas nav saskatāms, izrādi, kur tā ietekme ir stāsts par ietekmi uz vienu klases kopienu un par attiecībām un par attieksmi pret līdzcilvēkiem un mobbinga tematiku, brīnišķīgi izrādi un vispār neatkarīgajiem teātriem, piedāvājums jauniešiem fantastisks. Un tas otrs gals tajā mērogojumā ir Vēlēšanas jau pieminētās. Bezgalīgi daudz skolas ir noskatījušās skolotāju kursos, Latvijas skolas somas programmā, kas ir skolotājiem, tālāk izglītības programmā, kultūras norises kā resursus mācību un audzināšanas darbā, ko vairāki simti skolotāji Latvijā ir apguvuši, ja arī šo izrādi skatījāmies, un tas jau ir stāsts par lielāku ietekmi, par to, ka jaunieši saprot šīs izrādes rezultātā, stundas laikā viņi saprot, ka tas, ko paši samaisīsim te Rosolā, to mēs ēdīsim 4 gadus ļoti burtiskā veidā. No manas skolotāja perspektīvas par šo izrādi runājot, es nevarētu labāk iemācīt par politiskajām ideoloģijām, kā ir salikt šajā izrādē reklāmās, kad politiskie spēki sevi pieskata, vienkārši fantastika, un tie mērogi patiešām ļoti dažādi. Kurā vietā tāda praktiski mums ir sociālo zinātņu blokā, mums ir kursus projekta darbs, kurš mudina uz pilsonisko aktivitāti ļoti konkrētā formā. Mums sociālo zinātņu kursā ir pilsoniskās līdzdalības iniciatīvas kā viena kursa daļa, tā kā tas ir ļoti, ļoti plaši iespējams.
Man gribētos teikt, ka pateicoties šim unikālajam, man liekas, Latvijā, ja mēs salīdzinām ar kaimiņu valstīm, Latvijas skolas somas iniciatīvai, tagad jau vairāk gadu garumā, mēs patiešām šo skolas un dokumentu piedāvāto iespēju ar ļoti kvalitatīvu saturu varam piepildīta. Tur ir problēmas definēšana, un tad mēs ejam uz kultūras norišu apskatīšanu, un tad liekam arī aktivitātes vēl īstenošanu. Bet līdzinējā pieredzē gribētu teikt, ka ne tāda burtiska saikne starp to, ka mēs noskatījāmies kultūras izrādi vai filmu vai vēl kaut ko, un tad devāmies ielās vai demonstrācijā, bet tas, ko skolas soma ir darījusi līdz šim, caur iespēju skolēniem pieredzēt kultūru, tā ir tāda fantastiska pilināšana. Tā pilsoniski aktīvā jaunieša veidošana. Un tas ir stāsts par to, ka, piemēram, sarunāšanās par kultūras norisi, ko mēs tikko pieredzējām klasē pēc tam, ka tas trenē tādu drošu telpu tai pilsoniskai balsī. Tas, ka sarunāšanās par kultūru, un ka kultūra vispār mums ir tendence skolā reizēm tā kā mācīt par pilsonisko izglītību balts melns kategorijās. Bet kultūras norises parāda, ka sarežģītā pasaule un ka tās perspektīvas ir ļoti dažādas. Kultūra uzrunā caur emocijām un to emocionālo atmiņu un rīcību gribu paver vaļā, tā kā tas ir fantastiski, jā, un par grūtībām. Jau arī, protams, es varu iekomentēt no tā, kas ir kursos, no skolotājiem pieredzes stāstos dzirdēts, ka šobrīd skolas somas piedāvājumā ir izvēļu okeāns. Ja jūs atvērsiet mājaslapu, tur ir 1115 vienības pašlaik, fantastiski. Skolotājiem jāizvēlas. Ļoti labi strādā klusais telefons, kad mēs šo informāciju nododam viens otram, kuras no piedāvājuma ir vairāk tādi biznesa projekti un kas ir patiešām to vērts, bet, protams, tā ir grūtība un izaicinājums. Otra lieta, ko es gribētu teikt, ir par to, ka ir šķēris starp to, ko pirmajās uzmetienā grib piedāvāt skolotājs un ko vēlas redzēt skolēns. Un to arī skolas somas pētījums pasaka. Ja skolēniem pirmajā vietā, ko es gribu redzēt, ir kino no kultūras norisēm, tad skolotāji ļoti labprāt aizved uz muzejiem skolēnus. Bet tos satikšanās punktus var atrast. Un pēdējais izaicinājums, ko es gribu šeit pieminēt, ir par to, ka tā kā no skolas perspektīvas raugoties, mums ir divi jēdzieni - pilsoniskā izglītība un patriotiskā audzināšana. Un tai kultūras norišu piedāvājumā ir daudz vairāk tajā saucamajā patriotiskajā audzināšanā, kur skolotāji ļoti lieliskas programmas dabū kultūras norises uz 4. maiju, uz 18. novembri. Bet tas piedāvājums, kas uzrunātu aktīvismu, ir salīdzinoši mazāks vai varbūt grūtāk ieraugāms bez metodiska atbalsta un tam līdzīgi. Tā kā ar to mums gan skolotājiem savā ikdienas darbā, gan droši vien arī jaunajā projektā jārēķinās. Nu jā, jo tieši, kā tu minēji, tas klāsts ir plašs, arī tas izvēļu klāsts, ko tagad jaunajā projektā varēs izmantot, ir gana iespaidīgs, un tas tiešām varētu nebūt pedagogiem tas vieglākais uzdevums samērot skolēnu vēlmes un vajadzības ar projekta vēlmēm un vajadzībām, un tiešām tai definētajai problēmai vai grūtībai, kas kopienā pastāv, piemērot nevis kaut ko tikai, ķeksīša pēc, bet tādu maksimāli kaut ko kvalitatīvu. Un vienlaikus es domāju arī, ka kultūras norišu piedāvātājiem tas varētu būt zināms izaicinājums, ja mēs lietojam šo vārdu nevis tikai nodrošināt to kultūras procesu, piemēram, parādīt filmu vai izstādīt mākslas darbus, bet parūpēties, ka tā atgriezeniskā saite pēc tam arī ir, vai ne? Ka mēs diskutējam par filmu, ka mēs runājam par gleznām, un tādā veidā tad jau arī skolēni to sapratni labāk iegūst un var tās problēmas varbūt risināt. Krista, vai tev ir bijusi jau līdz šim pieredze, ka viedoklis mainās kopienās pēc tam, kad tu esi par saviem darbiem ar cilvēkiem runājusi un kaut kas viņos atveras? Es domāju, ka tie viedokļi mainās vai pavarās kaut kāds jauns skatu punkts, ne jau no tā, ko es pastāstu pirms vai pēc filmas vai izrādes, kad ir tikšanās ar skatītājiem, bet tieši notikuma laikā.
Bija brīnišķīgas sarunas pēc izrādes, visi putni skaisti dzieda, tad, kad mēs runājām ar skatītājiem un patiesību sakot, ļoti daudz teica, mums šito vajag skolās, un tā bija viena no tādām ļoti lielām motivācijām veidot arī filmu. Bet, ja runā par jauniešiem, man bija tāda izrāde Netikumīgie, un arī grāmata ir pēc, balstoties uz šīs izrādes tekstiem, dzejoļiem veidot, un tur man liekas gan tas, kā mēs runājām pēc izrādes ar 8., 9. klases jauniešiem vai vidusskolas jauniešiem ļoti, ļoti daudz pateica par to, ka viņi beidzot ir. Pirmkārt, tas viņu pārsteigums un prieks par to, ka ir bijusi izrāde, kas patiešām runā par viņiem, kas ir patiešām atspoguļo viņu sajūtas, domas, un attiecīgi viņi bija gatavi pēc tam stāstīt par to, ko tad viņi gribētu mainīt. Tas bija ļoti aizkustinoši un jauki. Bet kopumā man ir tikai brīnišķīgas pieredzes sarunās ar skatītājiem, un Putnu filma ir daudz ko izmainījusi, es zinu, jā. Nu, visā visumā mēs varam pedagogiem tad jaunajā projektā novēlēt izturību un gana daudz laika, lai iedziļinātos, ko tad viens vai otrs mākslas darbs var palīdzēt risināt, vai vismaz par ko var likt aizdomāties, un māksliniekiem, kultūras norišu piedāvātājiem arī, lai ir daudz entuziasma un spēka veikt šo skaidrojošo darbu, bet skaidrojošo darbu veids arī mēdī. Un Ilze, tu esi labu laiku sekojusi līdzi šai diskusijai, un esi strādājusi gan rakstošajā mēdījā, šobrīd esi Latvijas radio žurnāliste, un mēdī atspoguļojot kādas norises, protams, darbojas kā tilts, savieno dažādas puses. Šajā gadījumā, ja mums būtu jārunā par dažādām pusēm, tad tā ir māksla un tā izglītības vide vai kopienu vide. Bet kas, tavuprāt, būtu tie jautājumi, kas mēdījiem būtu īpaši jāskaidro vai varbūt kādi mīti jākliedē? Piemēram, mēs šeit par mākslu runājām, par laikmetīgo mākslu. Varbūt ir mīts, priekšstats, ka māksla, it īpaši laikmetīgā māksla, ir kaut kas elitārs, nesasniedzams, un mēdī tur var nākt talkā un pateikt, ka tā viss nav. Es nedomāju, ka mēdījiem būtu tā tieši jāmāca cilvēki sakot, kas ir vai kas nav. Bet ko mēdīji var darīt un ko arī kultūras žurnālisti daudz dara, gan Latvijas televīzijā, gan Latvijas radio, gan arī rakstošajā presē, tas ir apraksta dažādus kultūras notikumus un noteikti ar šiem rakstiem vai sižetiem radio vai televīzijā spēja cilvēks par tiem ieinteresēt. Un, manuprāt, ļoti būtiski ir, lai šie žurnālisti, kuri bieži vien ir baudījuši diezgan augstu izglītības līmeni un daudz ko dzīvē redzējuši arī kultūras jomā, lai viņi prastu par šiem notikumiem, pastāstīt tā, lai ieinteresētu arī tos, kuriem varbūt nav izdevies gūt tik labu izglītību un nav izdevies redzēt tik daudz kultūras norises un kuri varbūt domā, ka tas varbūt nav īsti priekš viņiem. Un, lai tas tā notiktu, ir ļoti būtiski tā kā varbūt nokāpt no tā kaut kāda sava piedestāla un padomāt par to, kā to uztvers cilvēki, kam šis sižets vai raksts ir adresēts. Un dažkārt ir gadījies tomēr redzēt, ka piemēram, raksti recenzijas par kādām izrādēm ir tā uzrakstīti, ka diez vai lasītājs vidējais to lasīs. Un tad rodas tas iespējas, ka autors vienkārši ir gribējis parādīt, cik viņš ir gudrs, bet viņam nav svarīgi, vai pēc šī raksta izlasīšanas, un vai vispār šo rakstu kāds izlasīs, un vai pēc tā izlasīšanas kāds vēlēsies arī baudīt šo kultūras notikumu. Protams, no otras puses arī, es piekrītu tam, ka mēdījiem ir jāizglīto sabiedrība, bet, teiksim, ja sabiedrība ir līmenī te, un tas rakstītājs ir līmenī te, un tas rakstītājs vai sižeta veidotājs nav gatavs kaut drusciņu nolaisties, tad tie līmeņi nekad nesatiksies. Un, faktiski runājot par šo kultūras baudīšanu un par to, vai kultūra var veicināt pilsonisko līdzdalību, svarīgākais jau ir tas, kā ar šiem kultūras notikumiem mēs aizsniedzam visu sabiedrību. Jo, es domāju, ka tā tas ir, ka tie regulārie kultūras baudītāji jau arī ir tie pilsoniski aktīvie cilvēki. Savukārt tie, kuri domā, ka kultūras notikumi nav priekš viņiem,
nu, tiem arī tā pilsoniskā aktivitāte varbūt nešķiet tik svarīga. Viņi no tās ir sevi arī kaut kā izolējuši. Tas viss ļoti kolerē, un tāpēc ir ļoti būtiski ir šī kultūras skolas soma, ir šis jaunais projekts, kas rosinās pilsonisko līdzdalību, jo viss jau sākas no skolas, no šiem jaunajiem cilvēkiem. Un ja viņi bērnībā pieradīs baudīt kultūru, ļaus, lai kultūras notikumi rosina viņu domāšanu, paplašina viņu redzesloku, tad arī šī sabiedrība kļūs ar vien pilsoniski aktīvāka. Krista, tev bija kāds komentārs? Man bija komentārs, patiesībā sakot vairāk, jo, kā mēs zinām, žurnālists strādā ar vārdu, ar valodu, un tā ļoti daudz ko ietekmē. Un arī jūs vairākas reizes teicāt kultūras baudīšana. Un tas ir kaut kāds tāds vārds, kurš uzreiz liek domāt, ka es tad tagad atgāžos klubkrēslā ērti, ja, vai kaut kur man tur kaut kas, un es baudu, man kaut ko piedāvā, ja es kā tādu saldējumu tagad ēdu. Bet man liekas, ka ir jāatrod kaut kāds vārds, kurš uzreiz pasaka vai demonstrē to aktīvo attieksmi, ka mākslas darbs ir nevis baudīšanai, viņš ir piedzīvošanai, viņš ir pieredzes radīšanai, viņš ir sarunai. Un tādā veidā varbūt, ka mēs varam arī mainīt to stāvokli, jo nav noslēpums, kultūra patērē ļoti neliela Latvijas sabiedrības daļa. Mēs šeit sēžam tādā mazā, supermazā burbulītī. Un tas pat nav par to, ka tagad kāds negribētu baudīt kultūru. Ja? Tas ir vispār, ka vispār mēs līdz tai kultūrai liela daļa netiekam. Un ne tikai tie mazāk izglītotie cilvēki, par ko jūs runājāt, bet arī tie, kas ir augstos amatos un valdībās un tie, kuri pieņem lēmumus par to, kāda vispār ir kultūras vieta. Kultūra joprojām 4. maijā, 18. novembrī, dziedam latviskas patriotiskas dziesmas, skaitam dzeju. Visā pārējā laikā tā ir margināla sfēra, kurai nav līdzekļu jau kopš 2007. gada vai 8. gada. Kultūras budžets aug pa milimetriem. Vispār nespējot nosegt to, kas būtu nepieciešams. Vienlaicīgi mēs sakām, ka kultūra ir mūsu nācijas un valsts bāze un pamats. Hei, neliekam kultūru ziņās aiz sporta. Neliekam kultūru kā tiešām kaut kādu brīvā laika, svētdienās, sestdienās kaut kādu pavadīšanas piedāvājumu. Runājam par to, par ikdienas pieredzi un atsaucamies uz kultūras notikumiem, kā uz pieredzi, kas runā par kultūras vērtībām. Tajā brīdī, kad mēs rakstam rakstus, es nezinu, par kaut vai par lampu, atsaucamies uzreiz atsaucamies uz izrādi, ko piedāvāja Daugavpils, kurš man tagad... New East. Vienkārši runājam par tām vērtībām, kurās mākslinieki reflektē par šodienu un izmantojam kultūru kā referenci, lai runātu par tiem notikumiem, kas mums ir aktuāli visiem. Un tad kultūra ienāks ikdienā, viņa kļūs par ne tikai par marginālu procesu vai notikumu, kuru var atļauties tur ļoti neliela daļa cilvēku, bet viņa kļūs par mūsu vērtības valodas pamatu. Un te es, Kristi, iedomājos, sporta žurnālisti varētu teikt, lai cilvēki sāktu sportot, nelieciet sportu aiz kultūras ziņām. Tā viena atkāpe, bet Anita, jā. Jā, es tikai gribēju pakomentēt, un man liekas, ka es to daudzkārt saskatu no otras puses, to kultūras marginālo pusi. Ļoti daudz cilvēki domā, ka kultūra gan ģeogrāfiski, gan citādi nav priekš viņiem, jo viņu kultūras namā vai viņu tautas namā nav to samta krēslu, un viņiem nav to skaisto aizskaru un zelta kaut kā. Un viņiem nav tā izglītības dokumenta, un viņiem nav to skaisto spīdīgo kurpju un tās kleitas, ko uzvelk, kas ir tai kultūras daļai. Un man liekas, arī tas ir kaut kur maināms, un paldies visiem māksliniekiem, kas to mēģina laust, un paldies skolas somas aktivitātēm, kur tas nonāk pie bērniem, parādot, ka nevajag izglītības diplomu vai nevajag
konkrētās cenu līmeņa kurpes vai es nezinu ko, lai būtu daļa no kultūras procesiem, jo tāda izpratne man jāsaka arī pašvaldību līmenī finansētājiem un pārējiem, un arī valstī tā kā šeit ir amatieru darbības kolektīvi, un tas arī viss. Un mums pašiem ir bijusi pieredze, mēs ar kori braucām, mums bija tāda Āfrikas programma, kur mēs dziedājām dažāda veida Āfrikas dziesmas, un mēs mēģinājām arī rosināt diskusiju par to, kāda tad ir dzīve tur un kas kaut kādā veidā, un mēs nezinājām, cik daudz būs, un tas bija tolaik vēl neatjaunotā Červonkas baznīcā. Un tad man liekas, ka tas vairāk mainīja tos koristus un tā laika diriģentu Eināru Verro, kurš bija vienkārši šokā par to fantastisko auditorijas sajūtu. Man liekas, tā bija tā enerģētiskā kliķe, kas ir, un kopš tā laika, man liekas, tur bija katru gadu lūst vai plīst, visi mēģināja sakasīt to naudiņu un aizbraukt, jo tur bija tā enerģija, kur var pacelt tos jautājumus. Līdz ar to, man liekas, ka mums katrā vietā, lai kādā amatā mēs būtu, viens parūpēties, ka tie mūsu bērni un jaunieši jūtās tā, ka viņi ir pelnījuši un ka viņi var baudīt un viņiem nav priekšnosacījumu, lai būtu daļa no procesa, un līdzīgi pilsoniskajā sabiedrībā un aktīvismā arī tā ir pavisam neliela daļa, jo arī tur nepietiek ar zināšanām noklausīties lekciju, tur ir kaut kādas pamatprasmes, kas ir nepieciešamas, lai sāktu rīkoties, bet arī tas var būt katram. Līdz ar to savienot, man šķiet, ka būtu tas mūsu uzdevums kaut kā palīdzēt pa 0,5% un pa cilvēkam tikt pāri, kur mēs to neieceļam tādā elitārās grupas izredzētojošiem pienākas un pārējie, jūs dzīvojat savu ikdienas dzīvi, ārat laukus un nebarojat vistas. Paldies, Anita, bet vēl Ilze, tad tev atkal kā mēdīju pārstāvim par to savienojošo darbu gribētu jautāt, tad varbūt tas, kur mēdīji varētu vēl vairāk nākt talkā, ir runāt tieši, piemēram, par Latvijas skolas summas programmu, par tās vērtību, par tās iespējām kultūru, tiešām tad ne tikai baudīt elitārā līmenī, bet arī piedzīvot, un ka ir iespējams piedzīvot ne tikai kino, ne tikai teātri, bet arī izstādes, cirku, deju, un ka šīs programmas izlietojums finanšu ziņā ir vērtīgs un ka tas tiešām palīdz. Vispirms es gribētu aizstāvēt mēdījus un teikt, ka par kultūru, manuprāt, runājam ļoti daudz. Piemēram, Latvijas radio programmā Labrīt kultūras sižets ir katru rītu, un viņš vēl tiek atkārtots dažādās stundās, lai gan agrie putniņi, gan netik agrie putniņi to dzirdētu un būtu lietas kursā. Bet runājot par skolas summu, protams, ka ir ļoti, ļoti svarīgi, lai sabiedrība zinātu par šo programmu un novērtētu tās nozīmību. Bet, manuprāt, šobrīd, kad programma jau strādā kopš tad jau 10 gadi būs drīz, vai ne? 2018. Jau tik sāk strādāt šī programma, un tad ļoti ilgi viņa jau ir. Es domāju, ka tā jau ir novērtēta. Sākumā es ne kā žurnālists, bet kā, piemēram, skolēnu māma bija tādā sapulcē, kur skolas pārstāvi ļoti sūdzējās par to, ka ir šāda programma atnākusi un ka skolai būs ļoti daudz, kas jādara, lai skola tajā piedalītos, un tās gaudas bija tik izteiksmīgas, ka daži vecāki pat prasīja, vai skola nevar atteikties no dalības šajā programmā. Un es domāju, ka tagad jau visi saprot šīs programmas vērtību, un gan jau arī ir sapratuši, ka birokrātijas tur nav tik daudz, lai to nevarētu izmantot. Bet kas ir būtiski? Piemēram, domāju, ka ir ļoti svarīgi gādāt, lai būtu šis kultūras piedāvājums, kas ir paredzēts skolas vecuma bērniem un jauniešiem, lai tas tiešām būtu plašs un kvalitatīvs, jo, kā jau izskanēja, skolotājiem nav citreiz viegli izvēlēties, kur tad ir tā kvalitatīvā norise, bet iespējams citreiz skolotāji arī ir pārāk aizņemti, lai tur meklētu to kvalitatīvo norisi, un ja viņi ir veduši bērnus, piemēram, uz Dvēseļu puteni, un visiem tas ir ļoti paticis, tad pēc tam viņi nākamajā gadā ved uz Banānu upē, jo nekā cita, tik kvalitatīva kā Dvēseļu putenis jau nav. Un tas, manuprāt, nav pareizi, ka šis finansējums skolas summas tiek tērēts, arī varbūt netik augsta līmeņa kultūras norisu apmeklēšanai.
jebkurā gadījumā prieks ir par to, ka šobrīd jau tomēr priekšstats par Latvijas skolas somas programmu ir mainījies lielā mērā un to tiešām saredz kā vērtību. Skolēni un pedagogi un arī šo sarunu par programmas vērtībām un grūtībām un kopienās un skolas vidē mēs vēl varētu turpināt, bet pamazām jau liekot punktu šai diskusijai, gribētu vaicāt arī jums, dārgie klausītāji, varbūt ir kāds aktuāls jautājums tieši šajā brīdī, ko jūs, izmantojot iespēju, vēlētos pavaicāt mūsu diskusijas dalībniecēm. Labdien, esmu Matis. Kontekstam esmu strādājis gan publiskajā sektorā, kultūrā, gan privātajā. Un es piekrītu, ka kultūrai ir sakars ar pilsonisko līdzdalību, un kultūra un mākslas darbi veicina izpratni par dažādiem procesiem. Un arī par valsti, piemēram, par Latviju. Bet man ir jautājums, vai gadījumā šai izglītojošajai kultūrai nebūtu daudz vairāk naudas, kā parasti ir par maz, ja tomēr varbūt pārtrauktu finansēt izklaides kultūru. Piemēram, izmantojot diskusijas nosaukumu, tad, piemēram, kāds sakars Laura Reinika koncertam ar pilsonisko līdzdalību? Ir gatavs atbildēt? Ja pārstātu finansēt izklaides notikumus, tā jūs domājat? Jā. Bet, pārsvarā jau izklaides, sevišķi Laura Reinika koncerti visticamāk ir privāta biznesa pasākums. Nē. Jūs domājat pilsētas svētkus? Pilsētas, tā ir tēma ārkārtīgi svarīga un, diemžēl, ļoti to tirgu bojājoši, jo pilsētas svētki, kas piedāvā visus mākslas un kultūras notikumus par brīvu, rada arī priekšstatu par to, ka mākslai un kultūrai ir jābūt par brīvu. Tas ir viens, un vismaz, ja runājam par pašvaldību budžetiem, kuri kultūras jomā ir mikroskopiski, tad ļoti liela daļa šo kultūras budžetu aiziet pilsētas svētkos. Un attiecīgi kopienām, par kurām jūs runājāt, viņi kultūras namos vairs nav tiešām reāli tādas pieejamas kvalitatīvas mākslas notikumu procesi. Protams, tas ir savstarpēji saistīts. Un tas ir saistīts arī ar, protams, ar kaut kādu noteiktu politiku, kur pašvaldības grib ar kultūras palīdzību būvēt sev kapitālu. Un attiecīgi, mēs dabonam situāciju, kurā daži ir vienlīdzīgāki. Un cevišķi uz mūzikas tirgu tas atstājas, diezgan lielu iespaidu. Jā, un līdz ar to tas jautājums ir, vai nebūtu vērtīgāk valstiskā līmenī šos resursus, ko izmantojam izklaides kultūrai, Reiniks bija piemērs tāds, bet ja ejam tālāk uz mazajiem lauku ciemu, pagastu kultūras namiem, tas nav Reiniks, to nevar atļauties, ņem zaļumbaļu mūziķus, un tā nauda aiziet tur. Bet tas ir pašvaldības budžets, tur valsts neko nevar darīt, diemžēl, un pašvaldība lemj tā, kā viņa lemj. Tas, ko var darīt, ir mēģināt beidzot cīnīties un palielināt, lai gan augtas kultūra kapitāla fonda finansējums, bet, piemēram, programmas, kas ir tieši par došanos uz novadiem, uz mazajiem ciemiem un tā tālāk, ja tur būtu programma, kas reāli šīs viesizrādes, piemēram, nodrošinātu pienācīgā apjomā, tad ar to varētu procesu kaut kā virzīt vēlamā virzienā. Es tikai mazliet pakomentējot, man liekas, ka tas jautājums ir jāaktualizē, un es esmu daudzas vietas dzirdējusi, kur tieši tā, tas budžets ir tik maz pagastos, ka viņi mērķtiecīgi mēģina vienoties arī vairākas pagastu pārvaldes kopā un doties kopīgi pie uzņēmējiem un skatīties, kā viņi varētu samazināt cenu, bet likt, ka tā ir biļete, bet nemazināt to pieejamību un kādā veidā skatīties, kurām sociālām grupām, lai tas būtu vēl joprojām pieejami. Jo daļā loģiski ir daudz mākslinieku, tas maksā pietiekami daudz, mēs negaidām brīvprātīgu darbu no māksliniekiem arī dzen. Bet es arī piekrītu, ka tā diskusija ir jābūt, un lai arī pašu valdība
un to budžetu pieņem. Tur mēs nevaram valstiski varbūt pateikt, man liekas, dažāda veida vadlīnijas vai tie būtiskie jautājumi, kas bieži vien netiek izdiskutēti. Un kultūras nama vadītāji, iedzīvotāji padomes, pagastu pārvaldes, kuriem man šķiet, ka šādām diskusijām būtu vienkārši jābūt līdztekus tai budžeta sarunai par nākamā gada dalījumu. Zinu, ir citur 7000 budžets, piemēram, pagastam kultūras pasākumiem. Tad nevis tā kā katram aploksnīt ejiet mājās un domājiet, bet tā kā strukturēti, sistemātiski domāt, jo pilsētas svētki ir daudzām nozarēm, man liekas, sarežģījumus radījusi pēdējos gados jau ilgstoši. Es tikai vienu teikumu, man liekas, ka te ir stāsts par pieprasījumu un piedāvājumu ļoti lielā mērā. Un kā tas, ja mēs skolās ieliekam caur Latvijas skolas somu vai citos veidos kvalitatīvu kultūras piedāvājumu, tas audzina to nākamo kvalitatīvu produkta pieprasītāju. Tas nav vienas dienas jautājums, bet man liekas, šis posms, ar ko mēs iesākam, ir ļoti svarīgs. Bet paldies par jūsu jautājumu. Mums aizsākās vēl viena vesela diskusija. Un es domāju, ka pēc šīs sarunas, ja jums ir vēl kāds ļoti aktuāls jautājums, tad ķeriet aiz rokas mūsu diskusijas dalībnieces un noteikti pajautājiet to, kas ir svarīgs. Bet tad, liekot punktu mūsu šīs dienas sarunai, tad es jums katrai tiešām viena teikuma veidā gribētu lūgt ceļavārdus māksliniekiem, kultūras norišu piedāvātājiem, pedagogiem, kopienām. Jā, šajā starta posmā, ka tiešām projekts ar skaisto nosaukumu Kultūras norises kā pilsonisko līdzdalību veicinošs instruments sākas, skolas piesakās un sāks darboties. Vienā teikumā tad skolotājiem, kultūras politikas veidotājiem, finansējumu devējiem, māksliniekiem, kultūras produktu radītājiem atcerēties, ka tas viss, kāpēc šis notiek, ir skolēns. Un skolēns nav piesaistāms tikai stadijā, kad viņš vai bauda vai piedzīvo, bet arī stadijā, kad viņš var ieteikt, ko veidot, stadijā, kad viņš var pakomentēt kādu kultūras piedāvājumu, kas ir tapšanas brīdī, atcerēties par jauniešiem un viņu balsīm. Man liekas, kā no lauku fóruma, es teiktu, pirmkārt nebaidīties pavadīt laiku ceļā. Un neateikt arī tālosošajām vietām. Jau mūsdienās mēs ceļu brīnišķīgi varam izmantot arī gūstot dažāda veidā, klausoties, sazinoties vai vēl kaut ko. Jo es esmu dzirdējusi arī par attālumu izaicinājumiem, un dažas vietas pilnīgi visiem būs tālu. Bet pie tāda nopietnāka, man liekas, es no savas puses tikai varētu teikt paldies māksliniekiem, kas uzdod jautājumus. Un es laikam gribētu rosināt aizvien vairāk pašvaldības un citus sadarbības partnerus klausīties un skatīties un doties tajās skolās, kurām, man liekas, ļoti daudzām ir atvērtas durvis un logi, un sadarboties un atbalstīt to došanos uz pilsoniski aktīvu sabiedrību, jo neba jau mākslinieki vieni vai tikai skolas soma, un šis projekts to spēs panākt. Man liekas, ka tur ir nepieciešama tā atbalstošā infrastruktūra arī pārējā laikā. No manas puses šie ceļavārdi būtu ņemot vērā, ka šis ir kārtējais Eiropas struktūra fondu finansētais projekts, lai tā nebūtu vienkārši Eiropas naudas apgūšana, bet šī nauda tiktu izlietot ar jēgu, un lai tas ieguldījums būtu tāds, kas nes tiešām augļus, un lai mazāk būtu papīra un birokrātijas, bet vairāk tā praktiskā reālā labuma. Un tad pavisam īsi vienkārši būtu drosmīgi, ja? Jā, esiet drosmīgi, un projekta aktivitātēm būs iespējams sekot līdzi Latvijas Nacionālā kultūras centra un Latvijas skolas somas sociālo mediju kontos tīmekļa vietnē. Iespējams arī medijos, kas, lai to zina. Projekta noslēgumā taps arī metodiskie materiāli, kas, protams, turpinās dzīvot un būs iespējami izmantošanai citiem pedagogiem atkal vēlāk. Un ja gadījumā jūsu vidū tie, kas ir šeit, vai tie, kuri pēc tam klausīsies šo video, audio ierakstu, ir cilvēki, pedagogi, kurus tomēr vēl moka neziņa, vai man lekt šajā projektā iekšā vai nelekt, tad jebkurā gadījumā programma Latvijas skolas soma jau nekur nepazūd, tā turpinās dzīvot ar patiešām lieliskām iespējām skolēniem un
pedagogiem. Tā kā tveriet šos labumus, un liels paldies, ka jūs pievienojāties šai sarunai šodien, un es no sirds pateicos diskusijas dalībniecēm Kristai Burānai, Anitai Seļickai, Ingūnai Irbītai un Ilzei Kuzminai. Paldies jums!